Ir atkal pavasaris, jauki, visiem jaukas domas. Visi mēs mēģinām kļūt stiprāki, skaistāki, slaidāki. Medus sadalās tādās divās ļoti vienkāršās lietās. Ir šie gaišie medi, kas ir vairāk enerģētiski ar savām vērtībām, un ir šie tumšie medi. Šie gaišie medi, par cik raidījums ir pie rīta kafijas, un tad šis rapšu medus ir tas veiksmīgākais pie rīta kafijas. Citreiz vienkārši silts ūdens ar šo medus karoti dod mums tādu pašu enerģiju kā kafija bez blakus efektiem. Tad ir šis dažādu ziedu medus. No gaišajiem mediem vēl varētu teikt, kad ir liepu medus. Tad ir tādas izcilākas lietas, ir abeļu ozolu medus, ir latvāņu medus, ļoti garšīgs. Un šie tumšie medi ir bagātāki ar minerālvielām, kā griķu medus, viņš ir bagāts ar dzelzi. Medus unikālā īpašība ir, ka viņš ļoti ātri uzsūcās asinīs. Mums ir viena no lielākajām Baltijā un arī Eiropā viena no lielākajiem virsājiem. Tas ir viens no vērtīgākajiem mediem. Un tad ir arī viršu un griķu medu divi vienā. Medus bitei ir tā kā enerģijas avots. Dzīves kvalitātei ir ziedputekšņi, lietojot ziedputekšņus un bišu maizi. Mēs gūstam daudz enerģijas. Bišu stropā ļoti svarīga loma ir propolisam. Tā ir tāda viela, kas tāda dabas panacēja. Ir arī medus ar propolisu. Tas prasa ļoti daudz darba iegūt atsevišķos medus, bet es tomēr savā dravā specializējos uz Latvijā iespējamiem, katru gadu iespējamiem atsevišķiem medus veidiem ievākšanu. Katrs atsevišķs nektārs iedarbojas uz savām lietām. Tā kā, viņš kļūst arī dziedniecisks. 1 stundu degot vaska svecei telpā, tādā normālā, tā kā medus istaba apmēram izmērā. Jūs dezinficējat gaisu. Kas var būt labāks par šādiem māla traukiem, kur medus ļoti ilgi var uzglabāties? Gan medum, gan arī citām lietām. Ir jau arī kārumiņš, tas ir rieksti medū, tas ir dzērvenes medū. Tas ir medogas, kas ir dzērvenes veselīgais našķis. Dažādi dāvanu komplekti. Jaunākais veids, kas cilvēki iecienīts, ir šāds dāvanu komplektiņš, kurš ir ļoti pieejams cenā un, es domāju, vērtīgs savā saturā. Esat mīļi gaidīti Vecrīgā, Pētera baznīca 17, kas ir, es nesaku aiz Pētera baznīcas, es saku pie Pētera baznīcas altāra. Tikai no otras puses. Un esam pieejami katru dienu no 10 līdz 19 vakarā, gan svētdienā, gan darba dienā. Tā kā, staigājot par pavasarīgo Rīgu, ienāciet ciemos.